Vai jums kādreiz ir licies, ka jūs nevisai iedaraties apkārtējā pasaulē? Ka starp jums un apkārtējo pasauli pastāv neredzama siena? Iespējams, cilvēki izvairās no jums, distancējas un izturas pret jums citādi, bet jūs nevarat saprast, kāpēc. Tas nav kāpēc, ka jūs būtu izdarījis kaut ko nepareizi, un tas nav tāpēc, ka jūs būtu necienīgs. Patiesībā viss ir pretēji. Kā būtu, ja es jums teiktu, ka iemesls, kāpēc cilvēki jūs izvairās, ir tieši saistīts ar to, kas padara jūs neparastu. Jūs neesat vienkārši kāds. Jūs esat viens no tiem izredzētajiem, un tā var būt gan svētība, gan nasta. Sāksim ar šādu jautājumu. Vai jūs kādreiz esat pamanījis, ka cilvēki pievelkas pie jums, bet tajā pašā laikā šķiet, ka viņus biedē jūsu klātbūtne? Viņi it kā jūt jūsos kaut ko, ko viņi nesaprot, kaut ko, ko viņi nespēj izteikt vārdos. Tas ir tāpēc, ka izredzētie nes sevī enerģiju, kas ir unikāli reta un bieži vien nepareizi saprasta. Iespējams, jūs pats to līdz galam neapzināties, bet citi to var sajust. Viņi redz jūsos kaut ko spēcīgu, kaut ko nozīmīgu, un tas var biedēt cilvēkus. Redziet, būt izredzētājiem nenozīmē būt augstākam vai labākam par kādu citu. Tas nozīmē nest sevī mērķi, gaismu un vibrāciju, ko citi var sajust, pat ja viņi apzināti nezina. Padomājiet par to, kad jūs ieiet telpā, cilvēki to pamana, pat ja neviens neko nesaka. Enerģijā notiek izmaiņas, neizteikta apzināšanās. Bet lūk, kur ir izaicinājums? Ne visi spēj tikt galā ar šādu enerģiju. Tā ir intensīva, tā rada konfrontāciju, un dažiem cilvēkiem tas ir par daudz. Kāpēc? Tāpēc, ka jūsu enerģija atspoguļo viņos to, ar ko viņi nav gatavi sastapties sevī. Cilvēkiem, kuri ir iestrēguši savās komforta zonās un kuri nav gatavi attīstīties un mainīties, tas var šķist bīstami. Tas ir kā spogulī rādīt viņu bailes, nedrošību un ierobežojumus. Un daudzi cilvēki tā vietā, lai pieņemtu šo atspogu, izvēlas novērsties. Taču šeit ir paradoks. Kamēr daži cilvēki izvairās no jums, jūsu enerģijas dēļ, citi tiek pievilkti kā ar magnētu. Viņi redz jūsos iedvesmas avotu, skolotāju vai pat dziednieku. Viņi var pat nezināt, kāpēc viņus pievelk pie jums, bet viņi to sajūt dvēseles līmenī. Un šī dinamika, kurā jūs vienlaikus tiekat gan izvairīts, gan meklēts, var būt mūsinoša un pat sāpīga. Tā var likt jums aizdomāties par sevi. Jūs varat uzdot savu jautājumu, kas ar mani nav kārtībā? Kāpēc es nevaru komunicēt ar cilvēkiem tā, kā to dara citi? Ir svarīgi apstāties un apzināties sasniegto, jo patiesību sakot ar jums viss ir kārtībā. Patiesībā jūsu spēja izcelties un likt cilvēkiem kaut ko sajust ir tieši tas, kas jūs padara par īpašu. Ielūkosimies dziļāk. Vai jūs kādreiz esat jutis, ka jums nav īstā vieta? Ka lai kur jūs ietu, jūs vienmēr izskatāties kā svešinieks? Tas ir tāpēc, ka īpašiem cilvēkiem nav lemts iekļauties sabiedrībā. Jūs esat šeit, lai mainītu pastāvošo kārtību, esošo stāvokli un izveidotu jaunu ceļu. Bet šāda loma var novest pie izolācijas. Nav viegli iet pa ceļu, ko saprot tikai daži. Dažreiz jūs jūtaties vientuļš, un reizēm jums vienkārši gribās būt normāli. Bet lūk, normālā nozīme pārspīlē. Normālais nemaina pasauli, un dziļi sirdī jūs zināt, ka esat šeit, lai paveiktu kaut ko daudz lielāku nekā parasto. Un tagad ļaujiet man jums uzdot šādu jautājumu. Vai jūs esat gatavs pieņemt diskomfortu?
kas rodas no tā, ka jūs atšķiraties no citiem? Vai esat gatavs pieņemt faktu, ka ne visi jūs sapratīs, un tas ir normāli? Jo būt īpašam prasa noteiktu līmeni, drosmes un pašapziņas, kam ne visi ir gatavi. Tas nozīmē stingri palikt pie sava, pat tad, ja šķiet, ka visa pasaule ir nostājusies pret jums. Tas nozīmē ticēt tam, ka jūsu unikālums nav trūkums, bet gan dāvana. Taču būsim realisti. Tas nav viegli. Nav viegli nest savas misijas nastu, īpaši, ja cilvēki jūs pārprot. Nav viegli izstarot savu gaismu, kad šķiet, ka pasaule vēlas, lai jūs to aptumšotu. Un nav viegli turpināt virzīties uz priekšu, kad jums šķiet, ka ejat šo ceļu vienatnē. Bet lūk, jūs neesat viens. Ir arī citi tādi paši kā jūs, citi izredzētie un īpašie, kuri arī iet pa šo ceļu. Un lai gan šis ceļš var būt sarežģīts, tas ir arī neticami vērtīgs, jo kad jūs sasniedzat savu mērķi, kad jūs pilnībā pieņemat sevi tādu, kāds jūs esat, jums rodas spēks mainīt ne tikai savu dzīvi, bet arī to cilvēku dzīves, kas ir ap jums. Tātad, kā jums, īpašajam, izredzētajam, iziet šo ceļu? Kā jūs tiekat galā ar vientulību, nesapratni un bailēm tikt noraidītam? Pirmais solis ir mainīt savu skatījumu. Tā vietā, lai uztvertu sevi kā svešinieku, sāciet sevi uztvert kā cilvēku, kurš ir šeit, lai radītu jaunu dzīves veidu. Tā vietā, lai mēģinātu iekļauties, koncentrējieties uz to, lai izceltos, un tā vietā, lai meklētu apstiprinājumu pie citiem, atrodiet to sevī. Tieši šeit palīgā nāk mīlestība pret sevi, jo būdams īpašs, jūs veidojat attiecības ar sevi kā pamatu visam pārējiem. Kad jūs mīlat un pilnībā pieņemat sevi, jūs kļūstat neapturams. Jūs pārstājat uztraukties par to, ko citi domā par jums. Pārstājat meklēt apstiprinājumu un sākat dzīvot saskaņā ar savu patieso mērķi. Bet mīlestība pret sevi nav tikai afirmācijas un pozitīva domāšana. Tas ir par iekšēju darbu. Tas ir par to, lai sastaptos aci pret aci ar savām bailēm, dziedinātu savas rētas un atlaistu to, kas jums vairs nekalpo. Tas ir par to, lai kļūtu par labāko savas būtības versiju. Nevis kādam citam, bet sev pašam. Un kad jūs to darāt, notiek kaut kas maģisks. Jūs sākat piesaistīt savā dzīvē īstos cilvēkus, īstās iespējas un īsto pieredzi. Jūs sākat saprast, ka tieši tas, kas lika jums justies atšķirīgam, padara jūs izcils. Un tagad uzdodiet sev vēl vienu jautājumu. Vai jūsu dzīve būtu līdzīga, ja jūs pilnībā pieņemtu sevi tādu, kādu jūs esat? Ja jūs pārtrauktu slēpt savu gaismu un sāktu to atklāt izstarot, iedomājieties, kādu ietekmi jūs varētu atstāt uz dzīvēm, kuras jūs varētu aizskart, un uz pārmaiņām, kuras jūs varētu radīt. Jo tieši tas nozīmē būt īpašam un izredzētam, izmantot savus talantus, savu enerģiju un savu apņēmību, lai padarītu pasauli labāku. Bet atcerieties, ka šī ceļojuma mērķis nav pilnība, bet gan progress. Galvenais ir izpaust sevi katru dienu, pat tad, kad tas ir grūti. Galvenais ir palikt uzticīgam sev pat tad, kad citi to nesaprot. Un tas ir par ticību tam, ka viss, kam jūs ejat cauri, sagatavo jūs kaut kam lielākam. Tāpēc nākamreiz, kad jūs sajutīsiet, ka cilvēki izvairās, saprotiet, ka tas nav par jums, bet gan par viņiem pašiem. Runa ir par to, ka jūsu enerģija viņos izraisa interesi. Un tā vietā, lai to uztvertu personīgi, uzskatiet to par sava spēka pazīmi, jo tikai tie, kuri patiesi ir gatavi, spēs ieraudzīt jūs
jūsu gaismā. Bet tie, kuri nespēj, tie nav jūsu cilvēki, un tas ir normāli. Apzinieties to uz mirkli. Jūs šeit neesat vienkārši tāpat. Jūs esat šeit, lai kaut ko mainītu. Un lai gan ceļš nevienmēr var būt viegls, tas ir tā vērts. Tāpēc turpiniet iet, mirdzēt un atcerieties. Pasaulē ir vajadzīgi tādi cilvēki kā jūs. Ļaujiet man uzdot jums jautājumu. Cik reizes jums ir šķitis, ka neviens jūs patiesi neredz? Kaut vai kā jūs censtos izskaidrot, cilvēki vienkārši nesaprot. Tas ir viens no izredzētā, īpašā, dziļākajiem ciešanu avotiem – sāpes būt nesaprastam. Runa nav tikai par to, ka jūs atšķiraties, bet arī par to, ka jūs dzīvojat tā, kā citi to nespēja saprast. Un tā kā viņi nespēja jūs saprast, viņi bieži jūs nosoda, noraida vai distancējas no jums. Kāpēc tas notiek? Tas notiek tāpēc, ka izredzētā un īpašā ceļš nav ierastais ceļš. Tas ir nezināmā, neparastā un netradicionālā ceļš. Lielākā daļa cilvēku ir pieraduši skatīties uz pasauli caur normālā prizmu. Viņi augst paredzamības, komforta un vienveidības. Bet jūsu pašu eksistence izaicina šo normu. Jūs esat kaut kas cits, kaut kas, kas neiekļaujas ierastajās robežās. Un ko dara cilvēki, kad viņi saskaras ar kaut ko, ko viņi nesaprot? Viņi no tā baidās, to noraida un no tā izvairās. Šeit slēpjas īpašā izredzētības paradoks. Jūs esat šeit, lai nestu gaismu, bet jūsu gaisma var apžilbināt tos, kuri joprojām dzīvo ēnā. Jūs esat šeit, lai nestu patiesību, bet jūsu patiesība var šķist draudīga tiem, kuri nav gatavi to dzirdēt. Un tā jūs atklājat, ka esat vienatnē. Nevis tāpēc, ka jūs nebūtu cienīgs saziņai, bet gan tāpēc, ka jūsu ceļojums prasa tādu izpratnes un apzinātības līmeni, kuru ne visi ir sasnieguši. Bet būsim godīgi. Iet vienatnē nav viegli. Apziņa, ka cilvēki, kurus jūs mīlat, nesaprot jūsu ceļu, var būt sāpīgi, bet tieši tajā slēpjas īpašā izredzētā spēks. Iet pa savu ceļu, neskatoties ne uz ko. Iespējams, tu sev jautā, kāpēc es? Kāpēc man ir jānes šī nasta? Kāpēc es nevaru vienkārši būt tāds kā visi pārējie? Tie ir pareizi jautājumi. Un tie rodas no dziļas vēlmes būt pamanītam, saprastam, pieņemtam. Bet patiesība ir šāda. Pats fakts, ka tu ej šo ceļu vienatnē, liecina par tavu spēku. Padomā par to, cik daudziem cilvēkiem pietiek drosmes sekot savai patiesībai, pat ja tas nozīmē iet pret traumu. Nepieciešama neparasta drosme, lai izvēlētos savu patiesību pār citu apstiprinājumu. Un tieši to tu dari, pat ja tev nevienmēr tā šķiet. Ļaujiet man uzdot jums vēl vienu jautājumu. Kad pēdējo reizi jūs patiesi jutāties kā mājās? Ar sevi, ar citiem vai šajā pasaulē? Daudziem šī māju sajūta šķiet nesasniedzama. Jums var šķist, ka jūs pastāvīgi meklējat vietu, kurai piederat, vietu, kur beidzot varat uzelpot un vienkārši būt. Bet ja es jums teiktu, ka mājas nav vieta ārpus jums, bet gan tas, ko jūs nesat sevī, tas ir viens no dziļākajiem īpašo izredzēto mācību stāstiem. Tajā brīdī, kad jūs pārstājat meklēt apstiprinājumu, pieņemšanu vai sapratni no ārpasaules un sākat to atrast sevī, viss mainās. Jūs saprotat, ka jums nav nepieciešams, lai citi jūs saprastu, lai sasniegtu savu mērķi. Jums nav vajadzīgs viņa apstiprinājums,
lai dzīvotu saskaņā ar savu patiesību. Un vēl jau vairāk, jums nav vajadzīgs viņu apstiprinājums, lai justos cienīgs. Bet būsim godīgi. Būt nesaprastam ir sāpīgi, jo mēs kā cilvēki esam programmēti saziņai. Mēs vēlamies justies kā daļa no kaut kā lielāka par sevi. Un kad šī saikne šķiet nesasniedzama, tas var radīt vientulības, atstumtības un pat pašpārliecinātības trūkums sajūtu. Bet lūk, saiknei nav obligāti jābūt ar lielu cilvēku grupu. Tai nav jābūt arī ar tiem, kuri jūs nesaprot. Īstā saikne rodas no retajām attiecībām dvēseles līmenī, kurās jūs tiekat redzēts un mīlēts tāds, kāds jūs esat. Tāpēc, tā vietā, lai mēģinātu panākt, ka visi jūs saprot, koncentrējieties uz sava garīgā cilvēka meklēšanu. Tie ir cilvēki, kuri saskan ar jūsu enerģiju, redzējumu un mērķi. To varētu būt maz, bet saiknes dziļums, kuru jūs ar viņiem dalīsiet, kompensēs skaita trūkumu. Un kamēr jūs tos neatradīsiet, ļaujiet saiknei ar sevi būt pietiekamai. Jo vairāk jūs mīlat un pieņemat sevi, jo lielāka ir iespējamība, ka jūs piesaistīsiet cilvēkus, kuri darīs to pašu. Kas notiktu, ja jūs pārtrauktu mēģinājumus? Izskaidroties ar tiem, kuri nav gatavi jūs saprast. Kas būtu, ja jūs vienkārši ļautu sev būt nesaprastam? Iedomājieties, cik daudz enerģijas jūs ietaupītu. Iedomājieties, kādu brīvību jūs izjustu. Jo patiesību sakot, ne visiem ir nepieciešams jūs saprast. Ne visiem ir jāiet pa jūsu ceļu kopā ar jums. Daži cilvēki ir radīti, lai novērotu jūs no tālienes, kamēr citi ir paredzēti, lai ietu līdzās jums. Un tie, kuriem ir lemts palikt jūsu dzīvē, nekad neprasīs, vai jūs kaut ko izskaidrojat, vai attaisnojat savu eksistenci. Un lūk, pēdējā doma. Būt nesaprastam nav neveiksmes pazīme. Tā ir jūsu unikalitāte. Tas ir atgādinājums, ka jūs neesat šeit, lai sapūstu ar pūli, bet gan, lai izceltos. Un lai gan reizēm jūs varat justies vientuļši, izceļoties uz kopējā fona, tieši tas padara jūsu ceļojumu tik aizraujošu. Jo katrs jūsu solis, katra patiesība, ko jūs iemiesojat, un katra enerģija, ko jūs izstarojat, viss tas ved uz kaut ko daudz lielāku, nekā jūs varat iedomāties. Tāpēc pieņemiet vientulību, pieņemiet nesapratni un ticiet, ka jūsu ceļš, lai cik vientuļš tas arī nešķistu, aizvedīs jūs tieši tur, kur jums ir jābūt. Vai jūs kādreiz esat pamanījis, ka jūsu klātbūtne var izmainīt telpas atmosfēru? Iespējams, cilvēki pēkšņi kļūst uzmanīgāki, aizsargājas, vai tieši pretēji tiek pievilkti pie jums. Tā nav nejaušība, tas ir jūsu enerģijas spēks, neizteikta vara, kas apņem jūs kā īpašo.